Tātad Glover, viena no nozīmīgākajām videospēļu vēsturē. Senos laikos Krievijā viens čalis uz veca kompja uztaisīja pirmo Glover tādu prototipu, pēc tam Nintendo viņu nozaga, sāka cept kartridžos un ražot kopā ar Game Boyu. Vai arī tas bija par labi, nav svarīgi, bet ar Glover ir viena neliela problēma. Tikai pieskaros video vadam, viņš izdara šitā, un viņš tā kā raustās un tagad čakarējās, vispār pazuda. Ja palauž vadu prom, Glovers atkal strādā, bet tas nav baigais variants. Vendrītrīs. Šo konsoli es biju aizdevis savam draugam Vlasim, lai viņš priekš retro istabas retro minifesta čempionāta, viņš vadīja Tekken čempionātu, varētu patrenēties. Viņam nebija pašam tāda PlayStation, kurš lasa no atmiņas kartēm spēles, un viņam diski čakarējās, bet tam nav nozīmes. Tad, kad es viņu aizdevu, viņš mājās viņu kādu brīdi lietoja, un viņš teica, ka šis te PlayStation viņš raustās. Tad, kad viņi pieslēdz pie televizora, viņš paliek gaišāks, tumšāks, un dažreiz bilde vispār pazūd. Tad skaidrs, ka kaut kāda problēma ir. Es viņu dabūju atpakaļ, un man tagad viņi ir jāatrisina. Bet pirmkārt, šie te štepseļi, daži minēja, ka problēma var nebūt štepselī, bet kondensatoros, bet, zini kā, man loģika ir tāda, ka rekur ir tas video štepselis, ja tu viņam iespraud vadu un viņš nerāda, un tu palauz to vadu uz sānu, tad viņš pēkšņi sāk rādīt, un, zini kā, parasti jau kondensatori, kad viņiem uzspiež, viņi nesāk strādāt. Bet, nezinu. Katrā gadījumā es domāju šo atrisināt, nomainot pašu spraudni, bet šie te ir Sony spraudņi, un viņi tā vienkārši netirgojas. Attiecīgi, man vajadzēja sameklēt mātes plati no beigta PlayStationa, kuram šis ports ir kārtībā. Pirmais, es, protams, mēģināju to portu vienkārši iztīrīt, un tas vispār nepalīdzēja. Bet tad man pats Vlasis sapazīstināja čali, kurš tirgo detaļas no šādiem PlayStationiem, un viņš man atsūtīja beigtu PlayStation mācplati, kuram to čipu es pārcelšu. Bet pirms jebkura normāla elektronikas remonta, pirmais uzdevums, kas ir jāizdara vienmēr, ir jānoskaidro, kurš īsti ir vainīgs. Manas izvirzītie kandidāti ir Vlasis, Krampus vai Laiks. Ierakstiet komentāros, kurš jūsuprāt no šiem variantiem Z, Č vai Ņ ir vainīgs pie tā, ka PlayStationam pēkšņi raustās video attēls. Tā, un rekur tā mātene, ko man atsūtīja. Vairogs ir nost. Kas viņa taču beigta? Tā, tas galīgi nav svarīgi, bet te kaut kas ir darījies. Te ir fluksis, te ir daži detaļu šķīvi. Moš kaut kāds modčips likts vai kaut kas. Vairogs ir nolodēts, jā. Bet man uzdevums nav viņu atjaunot. Man vajag šo te daļu. Man vajag šo te spraudni. Par cik viņam ir LR attā daudz tās kājiņas, un man ir taču divi tādi jāizlodē. Es lietošu atlodēšanas stacijas, tam es nečakarēšos ar kaut kādām, tur nezinu, pīnītēm vai kaut ko tādu. Pilnīgi nevienu tas neinteresē, un neviens nekad nav prasījis, bet cik jāliek grādi, lai atlodētu tās detaļas, un viņas nepārkarsētu un vispārējais. Ja tā detaļa ir kaut kas šitāds, tāda pilnīgi vienalga, es lieku maksimumu, bet ja tā detaļa ir kaut kāda smalka, kaut kas, ko var pārcept un tā, tad vai nu es atstāju to pašu maksimumu, vienkārši operatīvi strādāju, vai ja tas ir kaut kas vērtīgāks par 10 eiro, kas ir ļoti reti, tad es nogriežu līdz 400. Un tādu, bet...Štruntīgi, man šits galiņš ir pa maz, es nevaru viņu šeit dabūt virsū. Tas nozīmē atdzesēt un nomainīt galu, bet tad es piereiz uzreiz nolodēšu šitai manai platei. Kāpēc es dažām tām kājām to pistoli divreiz liku virsū? Tāpēc, ka kad tā kāja, tas aparāts ap to kāju izkausē to alvu un izsūc, viņi sāk šņākt, jo gaiss iet garām. Ja nešņāts, tad gaiss neiet garām, tā tad nav atlodēts. Un ja es dzirdu, ka viņš kustinot, viņš nesāk šņākt,
Es vienkārši vēl viens piegājiens, lai viņi taču atlodēs, jo šis nav nekāds ultrarīks, un otrkārt šis ir arī lētais. Tu gribi, lai uzreiz tu esi drošs, ka visa tā alva ir nost, jo pretējā gadījumā, tev baigais čakars, tev viena kājiņa tur pēkšņi nav, paliek bišķiņa alva, kaut kas pieķeps, tāpat ar to jau pietiek, lai tu nevarētu to detaļu izvilkt. Tad tu gribi viņu viegli un forši izvilkt. Šausmīgi ilgi dziest, minūtes 10 vismaz. Ne tā kā lodāmurs. Tā, ok, sakarsa. Tā, rekur tas sports, bet kaut kā jāatcerās, ka šis ir tas, kurš man nepatika sliktais, un tagad jāizdabūn tāds, kas potenciāli strādā. Es neredzu, ir nost, nav nost. Ir nost, labi. Kur viņiem ir atšķirība? Lieku iekšā, kā viņš te šitā arī vienkārši iespraužās. Nepaslinkošu, bišķiņ flukses. Visi rīki un materiāli, ko es izmantoju, nebūs aprakstā. Es nezinu, cik viņi maksā, un es nezinu, kur viņus var dabūt. Man nav normālas alvas, es netīšām nopirku tik tievu alvu, tā kā matiņš. Un attiecīgi es gribu viņu kaut kā iztērēt. Un tieši šitādi projekti ir visnepiemērotākie tam. Gan tiešām 15 metrus tās stīdziņas vajag, lai vispār kaut ko bišķi pielodētu. Es taču zinu, ka man vienā kastē bija normāla alva. Un es pat nojaušu kurā, bet tas nozīmē piecelies, ej. Es vēl arī neredzu, ko es tas pielodēs, jo visi runā par sīkajām detaļām man tajā skaitā, bet jauna forša alva šausmīgi spīd. Es domāju, ka gribās pēc iespējas tievāku alviņu, bet šī ir 0,38 mm diametrā. Es nesaprotu, tas laikam kaut kādiem pulksteņmeistariem. Kā es pēc tam notīru tos uzgaļus? Šitā, ar vatas kociņu. Parasti pa virsu tam darbam, ko tu darīji, jo ja alvas gabaliņš nokrīt, tad viņš iekrīt tur iekšā, viss saīsinās. Tā, lai ir forši, tādi jau garlaicīgi. Ātrais vieglais darbiņš. Es domāju, ja es nefilmētu kāds 10 minūtes un filmējot stipri vairāk, bet maģiskais triks, ka tu esi kaut ko štādu izdarījis, neskrūvē konsoli ciet. Un tas pat nav saistīts ar konsolēm, jebkuru iekārtu. Neskrūvē ciet, pieslēdz, pārbaudi, pēc tam aizskrūvēs. Citādi, ja tur kaut kāds sīkumiņš, kaut kāds īsais vai kaut kas, viss no sākuma jāskrūvē. Strādā, bet es bišķi pakustināšu, lai redzētu, vai varbūt viņš... Točni tas sports bija izčakarēts. Ne kondensātori, ne kaut kas cits. Rīktīgi likās, ka tas būs tas sports. Kustini viss vienkārši normāli. Tā ka, ja kādam gadās līdzīgi nelaime, ka kaut kas raustās un ņemās un tur netiek galā, varbūt ir vēl kaut kāda cita iespējama iemesla, bet šitie te mēdz saplīst. Un viņš izskatās pilnīgi normāls. Viņš ir tāds, nav saplēsts vizuāli, es neredzu nekādas celiņas atvienojušos. Varbūt tur iekšā kaut kas ir ticis, bet kā es minēju, viņš ir fantastisks sīciņš, tu tur neko baigi iekšā neielīdīsi un kā redzēju, nomainīt, 10 minūtes. Galvenais dabūt šitādu te. Šis iesmīsenē, es negribu kādam netīšām tādu ielodēt. Viss čau, es apakaļ pie glavera.